Kas tevi attur? Vai vari uzminēt, kura ir vispopulārākā atruna? Domāju, ka uzminēji pareizi. Man nav laika. Ir visbiežāk lietotais attaisnojums. Bet ko patiesībā cilvēks vēlas mums pateikt atrunājoties ar laika trūkumu? Arī es neesmu bez grēka un esmu izmantojis šo populāro atrunu, saņemot dažādas piedāvājumus no citiem. Taču pats svarīgākais ir spēt pašam nenoticēt šai atrunai. Tu vari citiem aizbildināties ar laika trūkumu, taču esi atklāts pats pret sevi. Tevi iespējams vienkārši neinteresē vai šķiet garlaicīgs viņu piedāvājums. Tāpēc tā vietā, lai būtu atklāts, sakot patiesību acīs, tu izdomā attaisnojumu. Otra populārākā atruna, kur jaunieši dažādos pasākumos man ir nosaukuši, ir naudas trūkums. Taču šo ir vēl vieglāk atrisināt ar jautājumu, ko tieši tu sāktu darīt šodien, ja tev iedotu visu nepieciešamo naudu. Ja rīcības plāns nav skaidrs, tas arī ir iemesls, kāpēc tev nav naudas tā īstenošanai. Tiem, kuriem ir rīcības plāns, arī drīz vien seko nauda. Jo cilvēkiem savukārt patīk aizdot vai investēt tādos cilvēkos, kuriem ir skaidrs, ko viņi darīs. Bet vēl svarīgāk par jebkuru aizbildinājumu, kuru saki kādam citam, ir tās viltīgās atrunas, kas mājo mūsu pašu prātos. Tās, ko sakām sev paši. Svarīgi ir tās apšaubīt, pārbaudot, vai tiešām tās ir īstas. Ir tik viegli pašam noticēt saviem attaisnojumiem, bez to pārbaudīšanas. Lielākā daļa atrunu nav skriešana caur ķieģeļa sienai, bet gan drīzāk kā papīra sienas, kas viegli saplīst, tām uzspiežot. Uzdevums. Šis uzdevums ir īpaši grūts, lai to paveiktu, iesaku skaļi nolasīt šo apņemšanos, tukšajās vietās ierakstot savu vārdu un datumu un laiku. Es, Āris, apņemos nākušās 7 dienas no šodienas, datums, pulkstens no līdz, nereizi nevainot kādu citu vai jebko pie tā, kas man ir vai nav, kā arī neatrunāties un neattaisnoties par savu uzvedību. Ja man kaut vienu dienu nesanāks turēt šo apņemšanos, es sākšu atkal no jauna 7 dienas, līdz izdosies noturēties visas 168 stundas. Pirmo reizi šo uzdevumu pildot, man vajadzēja 23 dienas, lai noturētu 7. Cik ilgs laiks pagāja, līdz tev izdevās?